Tristeza.
uzvaru, un rezultāts arī tāds pats, kā iepriekšējā uzvarā. Man prieks par komandas pašdisciplīnu, kas radīja mums kopējo komandas disciplīnu. Gaidījām savus momentus, sagaidījām, guvām vārdus, daži varbūt tās pat nebija tik īpaši loģiski, bet tie, kas vairāk gribēja šodien, tie, kam vairāk sanāca, tie ar laikam beigās arī uzvarēja. Principā zinājām viņa stiprās puses, bet tieši iekritām uz tām lietām, uz kurām mēs arī, gatavojamies, ka mēs nedrīkstam iekrist. Un viennozīmīgi var teikt to, ka, protams, var šeit runāt par faktu, ka pretiniekiem izdevās ļoti labu momentu realizācija pie tā momenta skaita, kas viņiem bija, un mums, principā, pie diezgan liela iespējām sist no sodu laukuma. Mēs praktiski gandrīz nereizi nespējām nogādāt bumbu līdz vārtiem, un tad, kad mēs to spējām nogādāt, tad pretinieku komandas vārtsargs darbojās pārliecinoši. Ko gribās teikt? Gribās teikt noteikti to, ka uz visām lietām droši vien var paskatīties dažādi, un es varu teikt, ka šī sezona, kopumā šis sezonas sākums priekš manīm ir ļoti liela skola, jo es saskaros kā treneris ar tik daudz lietām, ar kurām es līdz šim neesmu saskāries, un skaidrs, ka man kā jaunam vēl trenerim, neskatoties uz to, ka es pietiekami ilgi jau strādāju gan gados jaunam, gan arī netik pieredzējuši un virslīgas batālijās, ir vairākas lietas, kuras tā nāk no jauna un kuras ir jāsaprot darba procesa gaitā. Un neslēpšu, ka es ļoti pārdzīvoju to, kas šobrīd notiek, gan turnīra tabulā, gan tas, kas notiek uz laukuma. Un faktori te ir milzīgi daudz, bet ir arī vairāk tādi lielāki iemesli, ko es varbūt līdz galam arī negribu tagad publiskot, jo tas nebūs pareizi, tas lai paliek iekšēji, bet fakts ir kā tāds, kad jau pagājušā nedēļa man bija arī saruna klubu vadība, un mēs runājam par to, kādu ceļu izvēlēties tālāk, jo bez šaubām, ka tā kritika, kas tiek adresēta komandai kopumā un man personīgi, viņi ir absolūti pamatoti, jo nevar gaidīt, ka pie tādiem rezultātiem mūsu līdzjutēji, kuri cepuri nost viņiem šodien bija ļoti kuplā skaitā un centās aktīvi mūs atbalstīt. Un, man viņa priekšā tiešām ir liels kauns, ka mēs nespējām parādīt to rezultātu, ko no mums gaidīja un kas bija mūsu pienākums šādā spēlē. Un te nevar būt nekāda cita attaisnojuma vispār, jo neskatoties uz momentu realizāciju vai kādām citām lietām, ne tāpēc, ka es nenovērtēju pretinieku, bet tāpēc, ka mūsu pienākums šajā spēlē bija sakostiem zobiem, izraut uzvaru, izraut sev pozitīvu rezultātu, lai mēs varētu sākt atspērienu tālākajiem pozitīviem rezultātiem. Tā kā mēs tenī bedrē iekritām, tā mēs no viņas arī izlīdīsim. Vienalga, cik daudz spēka mums tas prasīs. Un noteikti kopumā šī sezona mums ir ļoti liela skola, gan man personīgi, gan es domāju, es tā ceru, ka arī spēlētājiem, jo ir būtiski, lai nebūtu vienaldzīgo. Un tas ir laikam pats svarīgākais.